shot like bartender. We know you a bitch, we gave you a gender. Chain rockin' no new nigga, still with the same nigga. Freeze get put in that blunt. I some be cold December. Feel like Hilla all black chinchilla. Get everybody wet. But I don't feel threat, niggas ain't living like that. Nigga punch you with lead, chop bounce up and down like a Maybach. Put shit back like Snapback. No, I see you safe on Snapchat. No clientele posting out, nigga, what the fuck? Protams, mašīna ir ļoti liela, atbildība ļoti liela, lai salīmētu. Tu jau saproti, jābūt visam perfekti. Mēs arī diezgan normāli sakomunicējām ar mūsu partneriem ārzemēs, tie, kuri arī līmē tādas mašīnas, jo mēs nebaidamies no tā, kā uzzināt, kā jūs izējat no tādām situācijām, par to pašu līmeni runājat, ja? Tas bija tāds interesants moments, bet galvenā lieta, ka tik un tā mēs visu izdarījām tā, ka mēs darām ikdienā, respektīvi viss ir aizlīmēts tur, kur varēja iebāzt, visu ir iebāsts, tā, lai nekur tur neredzētu kaut kādas līnijas, nekur, lai nekāds nekrājās netīrums. Šo mēs neiztikām, jo viņi var nozakt un... Viņam vajag Ziemassvētku cepurīt nopirkt. To jau var izdarīt, jā. Bet faktiski chroms gan iekšā, aileks, gan roktuļi, tas viss ir aizlīmēts. Es nezinu, pa šitiem mums arī aizlīmēt. Tas ir svarīgi, jo, piemēram, es kā faktiski mehānika ekoprošu vadītājs, es nebiju vēl redzējis, ka chromu tik lielā apjomā aizlīmē. Jo faktiski tas ir chroms, tas ir moldings, bet, protams, tā kā mums ir viss kaut kāds sāls, ķīmija, tu aizbrauks kaut kādu moju, varbūt iebrauks kaut kur gribās samaksāt. Tu jau nezini, ko viņi tev lai virsū. Un es domāju, ja viņi tev aizlies ar kaut kādu nesapratamā ķīmiju, tur būs problēmas. Un kurš maksās par to? Un es gribu, lai ģimene pastāst, kā mēs izgājām no situācijas ar šito līniju, jo atceries, tu teici, ka lūgums varbūt aizlīmēt kaut kā no abām pusēm un līnija paliek. Tas principā nav iespējams iztaisīt kvalitīvi. Tas, ja mēs liedzēsim tās līnijas, tas tā nenostrādās. Jā, mēs sazināmies ar kolēģiem un viņi pateica, ka šo līniju viņa vajag bišķiņ pieslīpēt un pēc tam nopulēt. Un nevajag tur baidīties. Tā mašīnai viņam nemaksā tik maz, tur viss ir uztaisīts profesionāli un nevajag baidīties, jūs varat to droši taisīt, jau bija darīts un viss ok. Tad Viktoras paņēma. Pirmspēc viņš noslīpēja un nopulēm un pēc tam mēs tikai uzlikam plēvi un tagad nav redz uz to gaisu apkārt. Un es esmu pārliecināts, ka ja vajag, tad mēs noņemsim to plēvi un tā līnija būs uz mašīnas. Okay, jo svarīga lieta ir jau tā, tad, kad viņi viņu liek Rolls-Royce, respektīvi rūpnīcā, mēs jau skatījāmies video, viņš jau riek ar roku pa virsu, jau nokrāsoja tai virsmai, nolako tai virsmai. Faktiski, tā ir atsevišķa krāsa, kas ir pa virsu. Un, protams, viņa veido tādu kā slāni, kur tu faktiski jūt ar rokām. Un, ja tu kaut ko uzliksi, tad sanāk tā, ka viņi ir augstāk nekā pārējais slānis, un tad tā plēve līdz galam nevar aiziet. Un šajā variantā tiešām mēs viņu nedaudz pieslīpējām, piepulējām, lai viņu nedaudz izlīdzinātu kopā līdz ar virsbūvi. Un tad mēs saņēmām superīgo rezultātu. Un arī tajā pašā skaitā, kā Dmitrijs saka, ņemot nost plēvi, nedod Dievs kaut kur saskrāpē. Mums vajag to izdarīt. Tā līnija paliks uz mašīnas. Un tas ir svarīgi. Un nebūs jāmaksā 10,000 tam vecim, lai viņš lidot uz Rīgu un zīmē. Tas tā. Es sākumā pamēģināšu pats. Un tad, ja nesanāks, tad es viņu darīšu. Jā, pamēģināt pats. Es redzēju vienu video, kur Džeks teica, ko mēs tagad darīsim. Viņš teica, ka es varu pamēģināt, bet tas būs kā sirds līnija. Faktiski jau tā arī paliks. Nē, bet liels darbs ir padarīts, tas ir ļoti svarīgi, ka viss sanāca, mums nav nekādu principā pretenziju, neko, ko mēs izdarījām, mums viss patīk. Protams, korekcija būs jāuztais, tas ir kā vienmēr pēc 2 nedēļām, to zini. Jā, ziemas riepas arī salikts un ļoti glauni izskatās auto, kad viņš ir tiešām salīmēts, jo viņam tagad, saprot, tu esi pasargāts no kaut kādiem tādām lietām, kas ikdienā var būt. Kāds atver duru, uzsita nedaudz, un tā plēja tev tiešām paglās. Bet tu zini, jau pirmais autors. Tieši tā.
Mums ļoti daudz raksta par to, kādā krāsā tad ir nolīmēts M5, vai tas ir cits M5, vai arī vēl kaut kas, ļoti daudz visi kaut kādi varianti. Līdz ar to mēs izdomājam jums vienkārši ierakstīt video un pastāstīt, kas tas ir par auto. Respektīvi, tas ir tas pats auto, kas bija pie mums visu laiku balts. Nu, principā visu vasaru viņš bija kā safety cars, livrējā no safety car ar bakuguni uz jumta. Un faktiski mums atnāca ideja, ka mums obligāti jānoņem livrēja, jo tā mašīna jau nostrādāja savu laiku, visu vasaru viņa pavizinājās un jāuztais kaut ko spilgtu. Bija ļoti daudz visu kaut kādi varianti un kaut kā visi nonāca pie tā, ka mašīnai jābūt sarkanai. Un radās ideja un mēs to arī izdarījām. Svarīga lieta bija tā, lai dabūtu maksimālu kvalitāti šitam projektam. Jo kas ir svarīgi, ka tu aplīmē un maini krāsu, lai jebkura krāsa, kas ir automašīnai, pirms tam nebija redzama. Un tas bija galvenā lieta priekš mums. Un, protams, grūtākais ir tajā visā, ka viņa bija balta, jo tas ir faktiski grūtākā krāsa, no kuru tu pārtais uz jebkuru. Pat ja mēs taisītu uz melnu, uz zaļu, uz zilu, nav svarīgi. Un mēs izvēlējāmies tādu lietu, kā mums bija aplīmēts durvju iekšas, bet durvju ailes mēs nokrāsojām. Jā, tas ir dārgāk, bet tas ir kvalitatīvāk. Un tas bija mums galvenā lieta, kāpēc mēs tā izdarījām. Principā mums vajadzēja arī šito krāsot, bet toreiz mēs izvēlējāmies, ka tomēr mēs aizlīmēsim durvju iekšas ar plēvi. Nu, uz priekšdienām es teiktu tā, ka es krāsot uzreiz gan ailes, gan durvju iekšas, gan arī visas durvju eņģes. Šajā gadījumā viņas ir sakrāsotas. Jā, daži pateiks, ka to neviens tā nedara. Kaut vai mēs ļoti daudz skatījāmies, kā strādā mūsu partneri ārzemēs. Jā, un, protams, tie, kuri grib izdarīt un pārdot kvalitīvu produktu, viņi dara tieši tā. Un pa krāsu. Visi arī prasa, kas tas ir pa tonis. Un es, protams, dažreiz rakstīju, ka tas ir Rosa Corsa, bet faktiski krāsas, nu, kā nosaukums ir Passion Red, bet viņš ir ļoti, ļoti tuvu oriģinālajai krāsai Rosa Corsa, kas ir faktiski BMW. Ja? Tas ir individuālā krāsa. Mēs to ļoti stipri salīdzinājām. Un, ja jūs paskatīsieties šeit, viņa arī ir šeit. Un nevar redzēt, kur tad ir tā līnija ar plēvi un ar krāsojumu, bet viņa ir šeit. Arī svarīgi ir tas, ka tas nav vinils, tas ir poluritāns, krāsains poluritāns, tas, kas paliek tagad tiešām ļoti, ļoti populārs. Un es uzskatu, ja jūs gribat izmainīt mašīnas dizainu, tad tas ir vai nevienīgais, bet viens no labākiem risinājumiem šajā variantā. Jā, tas būs padārgs risinājums, bet toties jūs saņemsiet divas galvenās lietas. Jūs izmainīsiet dizainu, respektīvi krāsu, un mašīna būs aizsargāta. Šitais poluritāns principā ir tas pats, kas ir arī caurspīdīgais. Viņam ir arī self-healing efekts, hidrofobs, un viņš ļoti labi spīd. Jo bija tie laiki, kad cilvēki līmēja finilu, kas izskatījās vienkārši drausmīgi, un lai tas izskatītos kā krāsojums, tad viņi lika pāri caurspīdīgu poluritānu, kas faktiski dubulto izmaksas. Un šajā gadījumā viss šitais projekts izmaksā gandrīz to pašu, ja jūs uzliktu divus slāņus vinilu un pa virs poluritānu, lai sasniegtu tādu rezultātu. Tāpēc arī mēs izdomājām ierakstīt un pastāstīt, kā tad tas viss topa un kā tā ideja radusies izdarīt tā. Šajā gadījumā reku rezultāts. Mēs esam visi apmierināti, ļoti daudz pozitīvas atsauksmes no mūsu partneriem un no mūsu klientiem un arī no vienkārši komentāros, kas tiešām ir baigi forši. Liels jums paldies par to. Un būsim priecīgi, ja jūs pie mums griezaties arī pa kaut kādiem tādiem projektiem. Mēs obligāti varam arī kaut kā pastāstīt, kā to visu realizēt, parādīt. Mums ir principā visas krāsas toņi uz vietas, ko var vienkārši paskatīties uz kartiņām. Un arī kaut ko piemeklēt jūsu automašīnai. Vēl gribēju padalīties ar ļoti ekskluzīvu auto.
šis auto bija pie mums gan uz daļējo krāsošanu, gan uz PPF, jo mašīna bija jau aplīmēta un, respektīvi, to, ko mēs nokrāsojām, mums nācās arī aplīmēt pēc kaut kāda laika. Visi zina, principā, tie, kuri tēmā, ka, ja tu nokrāso detaļu, tu nevari viņu aplīmēt. Tev vajag, lai tā mašīna pastāv un nostāv, un tad tu viņu var aplīmēt. Un tagad tā mašīna pilnīgi salikta, viņi ir gatava nodošanai saimniekam, ja, un kāpēc tas ir tiešām ekskluzīvi? Tas ir F12, Berlinetta, Ferrari, un galvenā lieta ir tā, ka viņa ir ļoti, ļoti pārpildīta ar super opcijām. To laiku, kad viņu sūtīja, kaut kādi 180,000 bija ieguldīti tikai papildu opcijās, kas ir ļoti ekskluzīvs. Ir karbona lukturi, kas faktiski ir no tāda paša modeļa, bet F12 TDF un salons. Salons ir pilnīgi alkantara ar sēdekliešiem no tā paša TDF, un tas ir ļoti, ļoti liels retums šajā gadījumā. Viena no svarīgākām lietām ir tā krāsa, krāsojums un livreja. Tas bija pasūtīts no Ferrari, no rūpnīcas, pa taisno. Man liekas, tā opcija to laiku maksāja ap kaut kādiem 10,000. Es domāju, ka tagad tas maksā daudz dārgāk. Un tas ir ļoti bija svarīgi, kāpēc tā mašīna bija aizlīmēta, un mēs, respektīvi, to, kas sakrāsots, arī aizlīmējam, jo tas ir ekskluzīvais krāsojums, un, protams, ļoti svarīgi viņu saglabāt no akmentiņiem, no jebkādiem skrāpējumiem, un tas ir tiešām svarīgi. Tādu mašīnu, ja tu gribi lietot, un lai nekas ar viņu nenotiek, viņai obligāti ir jābūt salīmētai ar PPF. Es, principā, uzskatu, tas ir no visiem Ferrari, tas ir viens no skaistākiem, jo, pirmkārt, atceriet, dzinējs ir priekšā, un tas ir pakaļpiedziņas kupejnieks, un, izskatās vienkārši mega kruti. Ar visu karbonu, ar visām tām lietiņām. Tā aizmugurē arī var pievērst uzmanību, karbonu, arī detaļiņas, šīdēs viss, un tie izplūda, viss izskatās vienkārši superīgi. It kā tā livreja ir tikai šīdēs krāsojums, tad uz jumta, jā, pa leju pie karbona sliekšņiem, un šeit uz haubes, jo šitais ir karbons. Un tas faktiski ir tas, pa ko tu maksā tos 10,000. Bet tas tiešām veido pavisam citu izskatu tai mašīnai. Un tu uzreiz redz, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti ekskluzīvs. Un ļoti gribējos padalīties ar jums, jo tiešām mašīna izskatās vienkārši, kosmos. Un kā es jau teicu un pieminēju, no visiem tiem Ferrari, ko mēs redzējām šeit, tas ir viens no skaistākajiem, es domāju, modeļiem. Kaut vai mašīna ir gads 2012, 2014, kad viņas tur laidā ārā tās mašīnas un paši paskaties, super mašīna, ideāli. Un kaut kā, šodien tā saskrējas ar Rollsu, gan reku atnāca vēl viens Rolls un Ferrari, un tas ir tiešām patīkami, kad tu vari vienkārši būt starp tām mašīnām, pieskarties tādiem ekskluzīvām auto. Tas ir kaut kas tiešām ļoti, ļoti foršs.